Čau, mīļo Čau TV skatītāji! Mēs atrodamies burvīgajā, saulainajā un ļoti karstajā Rīgas svētkos. Un tagad mēs dosimies ielās, lai uzzinātu cilvēku viedokli par šo pasākumu. No kuģa krastā nokāpju, puikas prasa man ar nolūku, kā tev iet, vecais, kā tev iet. Es tik viņiem pāri lūkojos un no kājām maz. Vai tu zini, cik Rīgai paliek gadu? 811. 911? 800? Nē, больше. Pagā. 11. Vai jūs katru gadu apmeklējat Rīgas svētkus? Jā, noteikti, jā, obligāti, jā, ļoti, man ļoti patīk. Tāds inteliģents jautājums. Kurš gads aprit Rīgai? 811. Tieši tā. Hello! Labdien! Vai jūs zināt, cik Rīgai paliek gadu? Nav ne jausmas. Kāds pasākums jūs apmeklējat katru gadu? Katru gadu mēs skatījām to Vermeņa dārzemes koncerts klausījām, jā, tas ir, visbiežāk, jā. Vai šī ir kā tradīcija jums jau? Katru gadu iet? Jā. Rīgas ielās. Rīgas svētkos. Ar ko jums asociējas vārds Rīga? Galvaspilsētā, jā, mūsu. Galvaspilsētā. Visām vienādi? Visām vienādi. Tiešām. Ko jūs šeit darat? Jūs izklaidējat cilvēku? Meiteņa ballītē. Jūs varat ko iegādāties? Iegādāties? Jā, vai līgstu mātiņu vai kaut ko? Skaidrs, kā jūs apmeklējat kāds pasākums, vai arī jūs vienkārši šeit spotojat pie McDonalda un izklaidējat citus? Mēs svinējam meiteņu. Mēs bijām Krastmalā. Jā, šeit bijām. Bet vai jūs šovakar apmeklēsiet kādu pasākumu Vecrīgā? Mums ir īpašs pasākums šodien. Jūrmalā. Labi, tad tiekamies Jūrmalā, nevis Rīgā. Labi. Jūs apmeklējat Rīgas svētkus, kā jums patīk? Pagaidām vēl nezinu. Man visur ir kaut kas jāpiedalās, kaut kas jādara. Un kas ir paredzēts, kur jāpiedalās? Deju maratonā jāpiedalās. Bet tad Rīgas svētkus asociēts Rīga. Pirmais, kas nāk prātā. Daugava. Skaidrs. Un jūs četējat? Jā. Jūs patīk? Jā. Super. Un vai katru gadu apmeklējat Rīgas svētkus? Apmeklēju, piedalos, aktīvi. Kāds vispār ir iespējas par šo pasākumu? Iespējas? Pārāk daudz, kas notiek, un pārāk maz informācijas par to, kas notiek. Man ļoti patīkās šeit. Es jau pagājuši gadu biju, un tur pagājuši gadu jau bija tik forši. Kā tev patīk? Man garšo alus. Un kā tev patīk Rīgas svētki? Man īstenībā patīk, jā, bet nevajadzēs strādāt. Un kā tev vēl plāni, ko tu redzēsi? Šodien? Jā. Vēl vienu reizi tos salsas sačus, tur, kur viņi dejo. Pagājuši gadu es iespējams uzstādīju pat labāko rekordu visā. Tu pats piedalējies, jā? Es nelegāli piedalījos uz plača, kur visi stāvēja tikai un skatījās. Ko jau esi redzējis un ko vēl plāno redzēt? Esmu redzējuši to burvīgo telti un 30 metrus apkārt viņai visi. Tagad es laikam iešu paskatīšos salūtu, domāju, cukurvatu paņemšu un beigās alu. Vai tu zini, cik Rīgai paliek gadu? 8. 3 vārdi, kas asociējas ar Rīgu. Rīgu, ballīte, alus un
skaists meitenes. Kā jums patīk līdz šim Rīgas svētkiem? Ļoti patīk, mēs tikko atbraucam. Kādi ir jūsu plāni? Plāni iet skatīties koncertu un iet uz salūtu. Pats esi rīcinieks? Jā. Nu, ne tieši, bet esmu arī Rīgas rajonā. Patriots. Nē. Kāpēc? Uz savu iemeslu. Un varbūt... Jūs vēl gaidījāt, ka teikšu jā vai ne? Un vai jūs zināt, cik Rīgai paliekat? Nē. Jūs nemeklējat Rīgas svētkus, kā jums patīk? Forši. Un kādi ir jūsu plāni turpmāk, ko jūs vēlaties redzēt? Mēs tagad uz Vecrīgu iesim. Un 3 vārdi, kas raksturo Rīgu. Pirmais, kas nāk prātā. Vecpilsēta. Zaķisala. Un Mežaparks. 812 vai bija? Man liekas, tas 12 bija. 11? Jā. Nu tā ir drūsi. Sveiks, es atceros, tu esi ieradies uz Rīgas svētkiem un jau svini, vai ne? Varbūt tu vari atbildēt jautājumu, cik Rīgai paliekat? Nezinu. Visot aptuveni. 812. Tu esi no Rīgas? Nē. Un kā tev vispār patīk Rīgā? Rīgā man patīk ļoti. Vai tu regulāri apmeklē Rīgas svētkus? Nu, nē, pirmais gads šogad. Un kāds ir līdz šim iespējas par šo Ļoti patīk, ļoti patīk. Un 3 vārdi, kas saistās ar Rīgu. Es nemācēšu teikt. Pirmais, kas nāk prātā. Pilsēta, liela pilsēta. Cilvēku daudz, tas arī viss. Es tikko atnācu. Un kādi ir jūsu plāni, ko jūs vēlaties redzēt? Koncertu, salūtu. Un 3 vārdi, kas asociējas ar Rīgu. Rīga. Skaista. Kā jums patīk Rīgas svētki? Jā. Jā? Ko tu labēc redzējuši šeit šodien? Bijām uz Dzelzs vilku koncertu tikko. Kā patika? Ko mēs vēl redzējām? Jā, patika. Kādi ir plāni turpmāk? Nezinu, pasēdēt tā kādu stundiņu. Patriots? Jā. Un 3 vārdi, kas saistās ar Rīgu. Rati. Riepa. Rati. Lai jums pašai izdodas izbaudīt šo svētkus, kaut arī jāstrādā. Nu, es arī uzlieku savu rūķetu un padanco. Un ar ko jums asociējas vārds Rīga? Tā ir man dzimtene. Tā ir man... Es te esmu dzimusi, te esmu augus un te dzīvoju. Rīga, man liekas, ka tā ir skaista diena. Vispār. Labi. Sirdī tuvu vietu. Jā. Labi. Kādi 3 vārdi jums asociējas ar Rīgu pirmie? Oi, liela pilsēta, ballīte, skaistas meitenes, ūdens gan jau arī, jā. Rīga dimt, kas to Rīgu dimdināja. Skaista pilsēta, es šeit dzīvoju 40 gadus, man ļoti patīk, cilvēki ļoti patīk, viss man ļoti patīk. Ļoti forša pilsēta. Ko jūs darat Rīgas svētkos šodien? Ko mēs darām Rīgas svētkos? Staigājam. Un kādi varbūt ir plāni turpmākajam vakaram? Drīz dosimies mājās. Mēs no Taldas un mēs saldu dosimies. Mēs jau vakar visu izstaigājām vienām dažādiem pasākumiem, kā piemēram tepatās. Un kādi 3 vārdi jums saistās ar Rīgu? Rīga, skaista, skaļa un daudz cilvēku. Superīgi, ideāli un izcili. Kā jums patīk? Ļoti. Ko jūs esat redzējuši līdz šim? Viss. Un ko jūs vēl gribat redzēt? Vairs neko. Ne visu pārējo. Kādi 3 vārdi, kur jums asociējas ar Rīgu? Pirmais, kas nāk prātā. Rīga? Nezinu, vairāk nenāk prātā. Un tev? Es nezinu arī nekas īpaši. Vai jūs esat Rīgas patrioti? Ne īpaši. Kāpēc tā var būt? Es nezinu.